Sveiki! Mani sauc Egils, un es esmu Esiet Latvija tehnoloģiju konsultants. Kas ir phishings? Tā savā ziņā ir tāda pati makšķerēšana, tikai tās zivis esam mēs parastie cilvēki, un no mums mēģina izgūt kādu informāciju. Bieži vien tas ir mūsu lietotāja vārdu un paroli. Mums atsūta linku ar viltus lapu, kurā mums prasa autentificēties. Un autentificējoties, mēs labprātīgi ievadam savu lietotāju vārdu un paroli. Tas var būt kāds super piedāvājums no kāda internetu veikala, kurš izskatās pārāk labs, lai būtu īstenība. Ir arī gadījumi, kad atsūta policijas vai citu valsts iestāžu vārdā vēstuli, ka jums tagad ir jāveic steidzamas darbības, un steidzamas darbības arī ir viena no pazīmēm, ka tas ir informācijas izmakšķerēšanas mēģinājums. Jāsaprot ir tas, ka katrs informācijas piliens ļaundara rokās var papildināt to ainu par jums, kur jūs dzīvojat, kādas ir jūsu nodarbošanās, darba vieta, mājdzīvnieki. Šis viss veido kopainu, ko tālāk var izmantot, mērķējot uzbrukumus precīzāk uz jums. Un es ieteiktu padomāt par to, ar kādu informāciju mēs dalāmies sociālajos tīklos. Jo ļoti daudz mēs labprātīgi informāciju par sevi paužam visos sociālajos tīklos.